Jā. Bet, piemēram, man jautājums. Zinot to, ko tu visu zini un tā tālāk, kad tu ikdienā kontaktējies ar cilvēkiem, tev nav tā, teiksim, angliskais tas termins facepalms, ja, kādreiz. Tu domā, bļāviens, tiešām. Tu domā, tīri tādā ziņā, ka vai tiešām... Kad tu paskaties uz kādu, un kāds kaut ko tādu pasaka vai rīkojas, vai kad tu redzi to manipulāciju savā acu priekšā, teiksim, piemēram, kaut kādā bariņā tu tusē, kāds kaut ko pasaka, kaut kāds picīt, varbūt tupu ideja, kas normālos apstākļos būtu tupu, bet tikai tāpēc, ka viņš ir pateicis pārējie lēc līdzi, teiksim, gan jau ikdienā tu pamanī, kā cilvēki pavalkās. Jā, ļoti. Tas ir, tu katru dienu ejot pa ielu, vai, jā, tu taču redzi, kā cilvēki pavilkušies ir uz lietām, un cik viegli pavelkas uz lietām, pat cik viegli kaut kāda situācija cilvēku pie kases veikalā ietekmē, ja, tu to visu redzi, tas viss ir saprotams. Bet, zini kā, ar mani ir tā, ka pirmkārt, es esmu sapratis daudzas lietas tā, es redzu lietām vienkārši cauri, līdz ar to man pat nekas vairs tā īsti, tīri tādā ziņā nepārsteidz, jo tu to tā kā, saproti, kā tās ieteikumas viss notiek. Bet es, kad tiekos ar cilvēkiem, kad es runāju ar cilvēkiem, mans galvenais uzdevums vienmēr ir viņos pamudināt kaut kādu potenciālu savādākai domai un redzēt, un varbūt iemirdzīt viņiem acis, jo nekas nav skaistāks dzīvē, kā kādam cilvēkam parādīt to viņu potenciālu, un viņš viņu sajūt. Jā. Tas ir viskurvīgākais, kas var būt, jo tu to redzi acīs, viņam acis sāk mirdzēt, un viņš vienkārši staro. Un līdz ar to es domāju, ka visiem arī, kas klausās, un mums pašiem katru dienu ir jātrenējas, dot cilvēkiem to sajūtu, ka viņi ir kaut kas vairāk, un kad viņi būtībā ir radītāji. Lielāks potenciāls, jā. Jā, ka viņos ir potenciāls, dot to garšu potenciālu. Un vienkārši pats, un zin, kā to var izdarīt, vienkārši tiešām ieklausoties un runājot ar cilvēku, tiešām, ieklausīties viņā un saprast, kas īstenībā ir tas, ko viņš tev saka, jo bieži vien tie vārdi, ko cilvēki runā un stāsta, tā īstenībā tas nav īstenībā tas, ko viņi tev grib pateikt, tur ir kaut kas dziļāks, jā. Un ja tu to vari izdarīt, tad viņi, protams, tev atverās un viņi paši, tad brīvība viņos ir, jā. Es tev te gribu piemēru vienu pateikt. Man ir bijis tā, ka daudziem cilvēkiem, es, ka runāju, tīri par politisko pusi, jā, par cik es tagad domāju, ka vienkārši aktīvi jādara kaut kas viņā ārā un tā. Un tagad es sāku, piemēram, par politiku runāt ar kādu. Pirmais ir tas, ka viņi it kā saprot tas, ko es saku, galvenajos vilcienos, varbūt ne detaļās un tā, un varbūt viņi piekrīt. Tad uzreiz nākošais jautājums ir tāds. Saka, jā, bet viens jau nav cīnītājs. Zin kā tas notiek. Manējais uzreiz teikums ir tāds. To saka vai tie, kas negrib darīt, un ir slinki, vai tiem, kam ir vienalga. Tad es saku, bet mēs varam, piemēram, es uzreiz lieku pretī, kāpēc nevajag stresot, kāpēc nevajag būt slinkam, kāpēc nevajag, es piemēram, saku, Latviju var paņemt atpakaļ ar 2 referendumiem, ja? Teiksim, Latvijas to te var. Pirmais, kad mēs uzliktu banu tiem, kas atlaist no Saeimas uz kaut kādiem 8 gadiem. Otrais, ka mēs, ievēlot jaunu Saimu, varētu, lēnām atlasīt to kodoli, jā, un, tajā brīdī vajag apstādināt to eiro, jā, lai mēs visu, jo viņā iekāpti vieglāk, kā no viņa pēc tam izkāpt. Un tad cilvēks, ka viņš dzird, ja, teiksim, to, ka reāli ir kaut kāds risinājums, ka viņš nekad nav aizdomājies par to, ja, ka viņš visu laiku domā, bļāviens, tik sūdīgi, un es parādu, redz, tautas rokās, ar 2 soļiem mēs varam it kā visu mainīt. Un viņš saprot, bļāviens, bet tā ir. Un varbūt viņš uzreiz darīs, bet kaut kādos 80% gadījumu cilvēkus es esmu redzējis uzreiz tādu smaidu un tādu, ka pilnīgi sajūtams optimisms no viņiem. Vairākums pirmkārt viņi saka, zini, man tiešām es ceru, ka tev izdosies. Es saku, pagaid, ne jau man vajag izdoties, mums vajag, lai visiem kaut ko darīt, lai tas ir notiek, ja? Tikai ņemot to konkrēto piemēru. Bet, kad es esmu ievērējis, tieši tā, kad ir cilvēki sākumā, viņi slinki savā būtībā. Kāpēc mums ir televīzijas pultis, kāpēc mums ir elektriskie katliņi un tā tālāk? Mēs esam slinki savā būtībā. Ja, jo, iedomājies, mūsu senči skrēja vēl
alās dzīvoja ar lokiem ķēra, ja, nu, visādāks tos briesmoņus, vienmēr lautēviņu noķert, ja, vai kaut ko tādu. Nu, tas ir... Un tagad viņi domā, bļāviens, iedomājies, nu, mēs taču esam civilizācijas kronis, nu, kāpēc mums būtu kaut kas jādara? Mums taču ir, nu tā, ja. Un viņš negrib pat to bišķiņu darīt. Viņš labāk vergos, 8 stundas viņam strādāt verdzībā. Tas viņam nav, teiksim, slinkums, ja, jo viņš viņam nav. Bet kaut ko darīt, tāpēc, lai viņš uzlabotu savu valsti, lai viņam būtu tā labklājība lielāka un tāda, viņš slink. Jo viņam ir tas pesimisms plus vēl mēdī, un tas viss plusojās kopā. Bet tā kā pamatā, vai tas ir slinkums? Vai tas ir slinkums? Ja es nezinu, vai pamatā tas, bet tas pamatā ir viens no. Saprot, tas ir pasākumu kopums. Tas ir tas pesimisms, ko dzen manipulātori, nu, teiksim, tā tīri prāta manipulācija, ja? Nu. Pirmais pesimisms. Jā. Otrais ir tas, ka tad, kad viņš ir, teiksim, pabeidz savu darba dienu, ja, jo viņš jūtās pesimistiski, viņš pabeidz darba dienu, viņš grib no tā visa vēl aizmirsties, tad ieslēdzās tā ignorance, nevēlēšanās, zināt, atteikšanās, ja, pat nevis slinkums. Nu, tas ir tāds kopums. Es nedomāju, ka tas tikai... Bet pamatā ir kas? Pamatā jau, šitie jau ir efekti, bet pamatā ir problēma, ka viņam neviens nav iemācījis, viņam neviens nav devis zināšanas par to, kā vispār, ka tu vispār esi spējīgs kaut ko ietekmēt un darīt. Jo tavas... Nē, zini kā? Šitā domā tev patika, bet te es gribētu papildināt. Nodefinējot varbūt precīzāk, viņam nav neviens iemācījis mācīties, jeb izzināt. Jo ko tev māca skolā? A plus B ir C, tas un tas ir tas, un tu neesi nemaz iemācījies. Un galvenais, zini, kas visstrakākais ir? Cits jāpaskatās. Jā, zini, kas visstrakākais ir, teiksim, ja mēs par skolu runājam, viens ir A plus B ir C, bet nākamais posms ir tas, kad rēķinot šo piemēru, tu nedrīksti kļūdīties. Jā. Nedrīkst kļūdīties. Tas Pavlova suņu dresūra. Un tas ir visstrakākais, jo mēs jau cilvēki kā tādi mēs arī... Mēs mācamies no kļūdām patiesībā. Jā, saprot, ir tā, kā mēs priecājamies un mēs dievinam un stāstam visiem par to, mēs šķirstam savu albumu ar skaistām bildēm, ar skaistām situācijām, smaidiem un foršiem momentiem, ja. Īstenībā tas viss ir vairāk vai mazāk tāds liels biesu, jo tā ir tāda prāta aizsmērēšana, jo mums kā cilvēkiem, ja mēs gribam attīstīties un ja mēs gribam saprast, kas mēs esam, mums ir jāceļ un jādievina visi tie sūdi, kas ir mūsos. Visas dusmas, kas mums rodas, visas bailes, mums ir viņas jādievina un jāpriecājas par to, ka viņas mums ir. Un līdz ko mums parādās bailes par kaut ko, mums ir viņas, mums uzreiz jāuzdod jautājumi, kas tas ir, kur tas rodas un kāpēc tas tā ir. Un tādā veidā tikai evolūcija var notikties. Bet mūsu evolūcija ir apstājusies, jo mums ir iemācīts jau pamatos, ka mēs nedrīkstam kļūdīties, un tas ir slikti. Un mēs attiecīgi tajā visā buramies. Un tā, teiksim... Ja es tev varu piebilst, tad skaties, ja mēs paskatāmies uz konceptu tādu, tad, kad tu esi bērns, degas vecīt, tu piebāzi pirkstu, apdedzini pirkstu, sāpēji, tu iemācies no savas kļūdas, ja? Nu, pirmām kārtām. Un tu atkal ko citu dari, tu ej pa ledu, ja tu skrieni pārgalvīgs, paslīd bams. Un tu caur sāpēji, tu visu laiku caur kļūdām mācies. Ko skola dara? Skola saka tā un tā, šitā, to rēķināt, būs pareizi. Ja jūs nereiķinās tā, tas ir nepareizi. Tev nemaz neļauj piedzīvot to kļūdu, tu esi pieņēmis, tas tā ir un viss. Un respektīvi, ja mēs paņemam konceptu no kļūdām mācās, tad nekļūdoties nemācās. Tas ir tas, ko skola, viņa tev nedod kļūdīties, nedod pašam aplausties, apskaties, ko dara arī ārzemes, piemēram, Lielbritānija, Amerika, Lielbritānijā, ja? Grīda veikalā izmazgāt, liek uzreiz zīmi, lai nedod Dievs kāds tas ir citu aspektu dēļ tā radies, ja, varbūt. Bet tas lieliski parāda, kad viņi tik paniskā aizgājuši tādā paranojā, ka viņi neļauj nevienam kļūdīties. Bērniem skolās aizliedz kokos kāpt, jo redz, viņi var nokrist un sasisties. Un, saprot, tāds marazms.
Un tad mēs brīnamies, kāpēc sabiedrība ir tik trūka.